ir ceļojošā balva nākošajā gadā ap šo pašu laiku. Balva būs jānodod nākošajam Krišāņa Valdemāra balvas ieguvējam. Mēs tiešām zinām, ko nozīmē augt, cīnīties priekš un darīt visu, lai tiešām attīstītu eksporta tirgus. Un tie ir tikai daži, kam kaut kas izdodas. Viss labais un viss skaistais rodas sadarbojoties. Eksportēt mēs varam vērtības, ko vedam ar kuģi un lidmašīnu. Eksportēt mēs varam virtuālas vērtības, kas tiek nodotas pa vadiem vai ar mākoņu starpniecību. Bet mēs varam eksportēt arī vērtības, kurās daloties mēs paši kļūstam bagātāki. Katru gadu parādās jauni uzņēmumi, kuri ir spējīgi radīt jaunus produktus un pat viņus arī pārdot. Kad tu esi priekšā, tev ir pārliecība, ka tu dari pareizi. Un tā ir arī svarīga lieta, ko ir būtiski pateikt, ka pārdot biznesu nav grēks. Var uzbūvēt tiešām starptautisku, veiksmīgu un augošu servisu. Šis bizness Latvijā kļūst arvien starptautiskāks, ja? un tas ir brīnišķīgi. Pa vidu ir komfortabli, tāpēc, ka tu redzi muguru, kas skrien priekšā, un jūtu elpu, kas iet aiz muguras. Kā katru gadu, jau 5. gadu pēc kārtas, notika Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras organizētās eksporta dienas, kur tradicionāli pasākums sastāvēja no 2 daļām. Dienas pirmajā pusē bija dažādas ārkārtīgi interesantas ekspertu uzstāšanās, gan par dažādu valstu, dažādu specifisku valstu tirgiem, dažādām praksēm un zināšanām, kas ir nepieciešamas, lai spētu efektīvi atrast klientus, pētīt tirgus un galta beigās vienkārši pārdot. Šī gada Valdemāra balvas ieguvējs ir Rīgas Stradiņu universitāte. Bet mēs varam eksportēt arī vērtības, kurās daloties mēs paši kļūstam bagātāki. Un tās ir zināšanas. Zināšanas varētu būt tiešām viena no galvenām Latvijas eksporta precēm, jo latvieši ir strādīgi, bet viņi ir ļoti gudri cilvēki. Paldies! Stradiņu universitāte nokļuva sarakstā tādēļ, ka viņi principā nekvalificējās ne pēc kādiem kritērijiem. Tas īsti nav uzņēmums, ja? Tā ir mācību iestāde. Produkts arī tāds, tā kā mūžam ir diskusijas, ja, vai izglītība var būt produkts vai nav. Tā ir sadarbība, tā ir pieredzes apmaiņa, tās ir jauns skata punkts uz mūsu pasauli, uz mūsu Latviju. Un, protams, zināšanas ir šī bāka, kas piesaista arī jaunas zināšanu guvējus. Simboliski. Tā ir Krišāņa Valdemāra balva.